Šoreiz parunāsim par fetišiem. Fetiši ir tā lieta, kas mūs otrā cilvēkā interesē seksuāli. Tad, lūk, cilvēks ir dizainēts tā, ka mums ir bērnība, jaunība, briedumgada un vecumdienas. Jaunībā mums ir jāiztrakojas. Kādēļ? Tas ir tādēļ, ka mums ir jāsavāc savs fetišu komplekts. Tad mēs zinām, kas mūs interesē otrā cilvēkā seksuāli. Un lieta tāda, ja mēs neiztrakojamies jaunībā, neizdzīvojam šo etapu, mēs dzīvē netiekam tālāk. Un briedumgados un vecumdienās mēs turpinām vākt savu fetišu komplektu. Ko tas izsauc? Tas izsauc to, ka mēs neredzam kopainu otrā cilvēkā. Mēs ejam pa ielu un redzam, tur staigā skaisti mati, skaistas krūtis, skaistas kājas, vēl kaut kas, bet kopaini mēs neredzam un īsti otru cilvēku atrast nevaram. Tad, lūk, ja mums nav izdevies iztrakoties jaunībā, tad tas ir jādara tagad. Un es aicinu savākt savu fetišu komplektu, atrast savu otru pusi un dzīvot laimīgi. Skatītāji jautā, man nepatīk pieskārieni. Kam man tos vajag? Sliktas domas un apspiestas dusmas ir toksisks cilvēku organismam. Tās burtiski tos nogalina. Bet ja tev maigi pieskarās, apskauj vai glāsta, saki, vai ir iespējams dusmoties? Cilvēkam dienā ir nepieciešami vismaz 8 maigi glāsti. Tas nodrošina emocionālu labsajūtu un ilgu mūžu. Āda ir lielākais seksuālais orgāns. Tas ir apgādāts ar daudziem nervu galiem, kas ir savienoti savukārt smadzenēs ar baudas centriem. Tieši tāpēc mēs piedzīvojam tik spēcīgu sajūtu gammu, kad mēs pieskaramies ādai, sajūtam tās vēsumu, struktūru un reakciju uz glāstiem. Tauste ir viena no galvenajām sajūtām, kas rada emocionālu labsajūtu un seksuālu uzbudinājumu. Pieskarsimies viens otram vienkārši tāpat un ļausimies, lai pieskarās mums. Būsim enerģiski uzlādēti un magnētiski. Šoreiz lieliskas ziņas ir atnākušas no Džibutī pilsētas, kas atrodas Džibutī. Lieta tāda, ka netālu no Džibutī pilsētas, kas atrodas Džibutī, ir Uziets ezers. Sāls ezers. Ezers ir 30 kvadrātjūdžu liels un 30 pēdu dziļš. Kā teica kāds amerikāņu biznesmens, kurš gan vēlējās palikt anonīms, tas ir daudz. Džibutī tauta tagad varētu tapt ļoti bagāta un ir tuvu tam, lai Džibutī uzstādītu pirmo luksaforu, kā arī izveidotu varenu ostu. Caur šo ostu uz Eiropu un Amerikām mēs varētu transportēt dārgums no Džibutī un Āfrikas un noplicināt kontinentu. Un tagad latviešu tautai ir vēsturiski iespēja Džibutī izveidot savu diasporu. Kopā ar Eiropas kaimiņiem mēs noplicināsim kontinentu un gan Džibutī zvēriem, gan citiem zvēriem Āfrikā tagad būs daudz vieglāk iet taisni. Un mēs varēsim līksmot kopā dāņiem ar dāņiem. Mēs varēsim līksmot kopā ar dāņu tautu. To arī darām. Ja tev šķiet, ka pasaulē nav kārtības un viss nav tā, kā tu to vēlies, ievies savu kārtību. Apskaties sev apkārt. Iespējams, ka priekšmeti būs jāpārvieto no vienas vietas uz otru. Ieskaties drēbju skapī, un tu tajā noteikti atradīsi kaut ko piemērotu tieši šai sezonai. Bez pārējā var arī iztikt. Atceries, ka tīrās lietas ir jāglabā atsevišķi no netīrumiem. Sakārto savu dzīves telpu un pasauli kļūs
skaistāka, kārtīgāka un labāka. Lai mums veicas! Nu tad beidzot tas brīdis ir klāti. Ir labvēlīgs laiks veidot attiecības, slēgt līgumus, ir paredzama veiksme biznesā. Tikai viens nosacījums – esiet dabisks. Nekādas izlikšanās, tēlošanas vai blēdīšanās. Esiet brīvs un atklāts. Nu, piemēram, ir ballīte un jums gribas dejot. Izvēlieties partneri, ejiet klāt un pavaicājiet. Nāks ar mani dejot? Ja partneris izvēlētais šaubās vai saka nē, pasakiet paldies un ejiet pie nākamā. Nekādas ilgas gaidas vai sentimentāls ilūzijas. To visu metiet pa gaisu un esiet dabisks. Šī attieksme pret cilvēkiem jūs šonedēļ ieraus neticama notikuma virpulī. Viss būs ļoti, ļoti forši. Būs tā.